Tūlīt kratīs. Opa. Kolēģi, šodien Peipus ezers. Milzīgs, ar saviem plašumiem. Paskatieties kartē, kā izskatās Latvijas lielākais ezers salīdzinājumā ar šo te monstru. Esam Igaunijā, lai arī iepriekšējā video nedaudz pārteicos un teicu, ka būsim Pērnavā. Pērnavā mēs arī būsim, iespējams, ka nedēļas laikā arī tur aizbrauksim. Esam Igaunijā netālu no Kallastes. Pusī Puhemāja ar mūsu Salmo igauņu ekspertu komandu. Ķeram asarus, gribējās braukt tālāk, darbināt blitkas, darbināt balansierus, bet, tā kā esam koleģiāli, tad salīdzinoši netālu, 2-3 km no krasta vakar darbinājām mormišku. Šo to izdevās noķert, bet vakar neko baigi nefilmēju. Šodien parādīšu jums, kas ir kas, un būs viena slepenā sistēma, ar kuru padalījās mūsu igauņu kolēģis, kurš vakar noķēra visvairāk zivis. Tā kā pieraksties kanālām, skaties tālāk, un ja patiks, tad īkšķīts. Ko šis te atbildes? Ievandījās. Ievandījos. No? Šodien mērķis ir noķert asarus vairāk kā vakar. Tik vienkārši. Tieši tik vienkārši. Kā ķersim? Ķersim ar slepeno sistēmu. Vakardien mūsu vietējie pastāstīja tādu slepenu sistēmu, ko nedrīkst jums rādīt, bet Artūrs noteikti parādīs. TikTokā viss būs iekšā redzams. Kā parasti. Es dalos. Viss būs. Jūs dalāties ar mani, un es dalos ar pārējiem. Nekas nepaliek noslēpumā. Nekas. Vakardien, ka sistēmas mēs jūs nekur nerādīsim. Viss kuš. Pēkšņi, TikToks, Latvijas TikToks, tur tāds TikToks šitāds. Latvieši atbrauc uz Peipus, uzzina slepeno sistēmu, un ezers pēc 3 gadiem tiek iztīrīts. Tāds ir mērķis. Vienkārši, ne? Bet es asariem uz zandartu sistēmas vajag uzzināt. Jā, un ķīšu. Ķīši, bet ķīši, man liekas, tu māki, ne? Tur viss tev vakar izdevā. Mantiņas mums bišķi ir, visi izvācās ārā. Šoreiz mums šajāds transporta līdzeklis, kvadricikls ar agaviņām, visi salets, samet mantas. Bet jā, netālu no krasta, kur krastu redzēt. Dažas kilometri. Tik. Ko jūs vēlaties? Asari. Peipus otrā Igauņu diena. kolēģi jau ņemās. Šodienas plāns ir nenosalt, tāpēc mums ir visiem telpas līdzi. Bet būs kādi 40 kg, es domāju, uz cilvēku. Par teltīm arī pēc tam pastāstīšu, kāpēc tas te ir īpaši aktuāli un vajadzīgs. Вчера видно было, что вот где снег, там и рыба, а где снега нету, там. Короче, снегу netīrīt. Jā. И там лед тольше, а под снегом не так. Я рекомендую его в ту сторону Tu stорону, поискать. Да. И бывает, что здесь рыба нет, а 20 метров дальше да, хуже да, есть, как да. всегда. Un, viss notiek, jā? Tā sistēma strādā. Jā? Jā, es esmu sistēmas tās noķēru. Sistēmu mēs parādīsim jums pēc tam. Nē, tagad nē, vēl nē. Nē, vēl nē, jā. Reku džekiem jau pirmie ašuki ir. Kas tas paveiksmes talismani? Tas ir Džo. Džo de ķengurs. Džo de ķengurs. Nu, forši. Jā, būvē. Palīdz telti uztaisīt. Augsts ir? Jā. Rokām tieši. Rokas baigs pēdējā laikā. Es zinu, kāpēc. Kāpēc? Svara zaudējums. Sapā domāju. Džekiem ķerās, viss kārtībā. Šīdādi smuki. Smuks osarīts. Vakar viņi te arī labi pavilka. Kurā pusē durvis? Sistēma, kuras jums grasos parādīt, nodemonstrēt, jau rāda rezultāts. Kristaps ar Jēkabu apsēdās tur, kur viņi vakar ķēra. Pirmās zivs jau ir uz ledus. Mēs vēl gaidām. Vakar bija tā, tur, kur džeki sēž, kur viņiem rekur telts. Mēs tur bijām uzcēluši bāzi, pacapējām tur ar Edgaru, kādu pusstundu droši vien padribelējām. Vispār nekā nebija, tā kā pilnīgi, dienas pirmajā pusē. Tad palika augsts, Kristaps ar Jēkabu ielīd iekšā.
teltī un viņi sāk ķert. Dienas otrā pusē tas asaris aizgāja, viņiem izdevās viņu bišķiņu piesiet. Un viss kārtībā. Principā var ķert arī vienā vietā, nav baigi jāskraidā, jāmeklē tas asaris. Nu, tas tad, ja ar mormišku darbojās, viņi var piesiet. Vakar mēs ar Arti tāpatā atradām caurums, saurbāmies blakus un ķērām. Tā, nu telts mums ir uzsliet. Plašumi nenormāli. Vējš daži metri sekundē, bet patiesībā jau ir vēss. Un tā starpība esot šeit iekšā, copējot un ārā, nu viņi ir ļoti liela, būtiska. Tā kā tāda teltve, kur tur Artis ir mazajā, ko var vispār tur viens cilvēks uzstelēt, baigi forša lieta. Jā, Peipusam iesaku. O, tie jau speciāli, kur izmetuši savus ķīmlokus ārā. Nā, ir lielais asars, jā? Kristapam? Pumpē šodien, pumpē rīt. Oi, jums tas silts? Piedzirsāks to? Nē? Nopietni? Varētu kā teikāt. Labs, Kristap, jā? Cik jūs jau cīnaties? Liekas, ka kaut kāds kilošņi. Aizgāja? Tu ķer joprojām Tu mūs čakarē? Čau! Kā jums? Ak, tu mēletis tāds. Kā jums? Jums ķīši netraucē? Man kaut kāda 3 ir. Vat, ka šitās sistēmas neķerās ķīši. Jā? Jā. Bet Kristaps ir parasto motilu, jā? Nu. Parasto, jā. Pagad, tu nolaidi jau, vajadzēja bēst, pastīries tu. Nu, vajag. Kādu to āķi tur uztaisīja? Nē, es zaboram parādīšu. Tas ir kā talismans? Tavs? Jā. Nu, redzi? Nu, tā. Epoksīdi, jā? Vajag tā kā, Edgar, noslēpums no Lucky John. Tātad mums ir makšķerīte ar cietāku galiņu, sārdziņu. Tad ir salmo numur 3 blitka. Noņemt no stāķi visi. Jā, noņemt āķi nost, viss nost, tīra blitka. Un 11,3 cm gara pavada, jā? 15 cm pavada. Mums ir mormiška un vienkārši motilītes. Un viss notiek. Asaris. Un rekur. Kā ir tā? Un Kristaps Viss notiek, un blakus es velku uz parastu mormišku. Un daudz labāk, jā? Nu nē, viņam kā tur būtu 3 asariem. Tāpēc, ka viņam ķīši nāk pa vidām. Bet viņam vispār lielākā asari, tas gan. Iedod mums Edgar update, kas te notiek, kas šajā mājā notiek. Šajā mājā notiek, kurš mikupas, nu nav tas pats lielākais, bet nu res. Kā tu darbojies? Uz to sistēmu noķēri? Jā. Arī peipa blitka, un pavadiņa kaut kāda 10 cm un āķis. Un ko tu dari ar to? Princips jau ir tāds, ka tā blitka, tas ir tā kā pievilinātājs. Viņu tā kā, teiksim, tukšā vietā sākumā uzraust. Pasties, eholotā, vai tur kaut kā dzīvība ir, viņš pienāk, viņš uzreiz atsaucās, viņš no kaut kurienes parādās, pienāk, un tad lēna mormišingošana tāda. Nu jā, idejiski. Izskalāji. Idejiski tu savilini. Jā. Tas ir kā pievilinātais strādā.
Un apakšā ir Un tas, kas apakšā ir, jā, ir āķīts, vai mormiškiņu var siet, vai mušiņu, visu kaut ko. Un ātri aiziet lejā. Ar mormiški jau darīt tieši to pašu, vienkārši tas ir stipri lēnāk. Šeit tajos 6 metros ļoti ātri viņu var nolaist lejā. ķert nākamo, jā? Nu jā, ja, teiksim, pienācis aktīvs Kaut kas vēl asarbars, atstāties, nāk, jā. Ja aktīvs asarbars ir pienācis, viņš ir, tad ir tas pats svarīgākais ir temps, viņu nepalaist. Un kas tad pa makšķerīču tais ir zanderstiks? Zanderstiks. Jūti? Jū, viņu visu mazāko. Pat reku mazais ķīsis, es jūtu, ka viņš man uzšauja. Tā nebūs, jā? Vakar nevienu raudu nedabūjām šodien. Viena, trešā, man 2, nē, tev 2, 4. 4 raudiņas, jā. Nu, bet smuka tāda, Nav milzīts, bet ir. Un apakaļ caurumiņā. Iet mājā. Ies mājās, aizpildēju. Nu re. Smuks. Uz igauņu sistēmiņu, jā? Lucky John P. Britka. Nu jā, tā ir labi. Viņi ir kompakta un smaga. Viņai tas ātrais grimens, kā dabūt viņš lejā. to mormiški ir iedz tā kā, smuki. Šitas ir labs. Kas tur stāv uz Es tev vietas? saku, ka jābaro visu laiku paši mazais čipsniņā jāpiemet, lai viņam to uzmanību piesaistītu. Jā, varbūt, jā. Visu laiku pa bišķi, pat 10 motilīšu visu laiku jāiemet ir ekrāna. Posties, kāds smukulīts. Maziņš. No glītucīts. Edgars arī vēl kreku. Man maziņš. Nu, pēc spējām, kam lielie, kam mazie. Ies mājā. Pēc meistarības. Bet baroja tā es? Es arī iebaroju. Neredzēju. Bet šitais tā pieskrēja tā, ka, viss no tālienes es pat neredzēju. Tur bez variantiem vienkārši uzskrēja un apēda. Par mormiškām te pejpusā, man liekas, vispār nav prioritāri kaut kādas tur baigot kā pie mums meklēt. Maziņas iespējami disko bumbas un kaut kādus banāniņus. Kā ventā tur tiem izlapušajiem. It kā tas pats tur asars, bet mēs vakar, cik tev Edgar, es nezinu, 1,5 grams bija tā mormiška. Nu jā, lielāks man liekam nav mormišks vispār. Nu tā, ka ļoti smagi. Galvenais ir dabūt lejā, ja viņš ir nikns, apakšā viņš arī ēdīs un apēdīs viss, kas tur grozās. Nu, kā es iepriekš teicu, svarīgs ir ātrums. Ja tas bars ir pienācis, viņš ātri jānotur. Tāpēc vai nu to blītko ātri strādā, vai nu ar lielu smagu mormišu, lai tu ātri dabūtu, lai viņš to uzmanību piesaistītu. Ai. Nākamais. Arī smuks. Arī smukiņš. Šobrīd man ķirsīts. Es pat uz motilu tur baigi neskatos. Svaigs, nesvaigs, ir kaut kas sarkans karājās, kaut kāda ķeska. Un ar to pietiek. Nākšu. Lejā. Opāre. Maziņš, ķīsis, man liekas. Šoreiz būs ķīšuks. Jā. Tāda arī gadās zandarta padēli. Tos metām kolēģi caurumā. Tā tur čupiņš. Dosim Kristapam. Kristaps, starp citu, saka, ka ķīši labi uz vedzelēm. Rudenī viņš tur paņēma. Viņš sasaldēja? Jā. Ieliek leduskapī un rudenī vilks ārā. Dang, jā. Tāds bariņš. Šito vat neņem man tagad to manējo sistēmu. Neaiztiek. Klasas. Ir.
Nu gan ir viss noplūkāts. Vēl kas interesanti ir, vakar arī sanāk, ka tas ķīsis tur traucē, viņi jau bieži vien nepaņem līdz galam un nograbina to motilu nost, un tad tu tā kā raust, viens slaidiens, otrs slaidiens, visu laiku viss bija labi, un pat tukšot. Tad ir jēgas pacelt augšā pārbaudīt, vai tur vispār kaut kas galā paliks. Tie puikas motili labāk noplūkāt. Es uzskatu tā. Tas, ka mēs te tagad skatāmies ekrānā, tas ir vienkārši ležā. Nu, jā. Rezultāts nemainītos. Vispār nemainītos. Nu, vienīgi, ja tas tur zvērts. Es domāju, ka rezultāts var būt pat tieši otrādi. Redzēji, Aldi? Cilvēks telts! Cilvēks telts no turienes uz šejieni. Kas tad tev tur ir? Okupanti atnāca un... Labs! Tev atkal cepuri pilnīgi sagriezusies. Viņa ir Dorfīta griežām cepuri. Drīkst dzīvs mest atpakaļ āliņģi. Jā, tīpaši tas nav devējais. Kur ir mani debes zvani? Opā, nāk šurpu. Cik man rest nav, viņas tās makšķis, ka manas iedēs, es nezinu, cik es varu sparīgi vilkt. Tu tur liftē un visu. Ibu metīns, tā, nāc augšā. Nāk augšā, padzerās. Nāk un padzerās. Tādas baigās gudrības jau šoreiz te nav ko padalīties. Peipuss noteikti būtu daudz interesantāks no tādas perspektīvas, kā mēs sākumā bijām iedomājušies ar Edgaru, ka brauksim ar kolēģiem. Tur 10 kilometri, 60, 70 balansieri blītkas, respektīvi tāds meklējamais. Nu, uz 10 metru dziļumu aptuveni. Jā, bleķa asaris, bet sanāca kā sanāca. Igauņu kolēģi krasta zonā, Mormišku, te ir arī viņu ekspertu komandā pasaules čempionāta dalībnieki no ledus, jā. Un līdz ar to, Mormišku ir Mormišku, noķert ar viņu var vienmēr, kas te būtu droši vien ieteicams, es teiktu, baigi neākstīties ar mazajām mormenēm, vienkārši jādabū lejā, un ja viņš ēd, tad viņš ēd, un viss tur notiek lielāks, smagāks mormiškus, īknākus sardziņus, un bišķiņ jāpiebaro. Tā kā motilīt līdz nebrauciet ar 10 gramiem, jāielaiž un jāpiemet ir. Pazud kaut kas te man zina. Ir viss kārtībā. Ir, jā. Ķīsi. Šukslāk. Šoreiz pārmaiņas pēc asaras. Labs. Kur tu sapini kaut ko? Šīs te auklis, kas jums paliek pāri pēc nelaimes gadījuma, ārā nemetiet. Viņas var paņemt mājās. Smuki. Kur atkritumu kastē izmest. Tam nav jānonāk dabā. Tas ir, ko viņš stinta tā ir. Tā ir stinta, jā? Tā ir stinta, jā. Viņš izspļāva, viņam ir pilns vēders. Es izvilku, ka Mormišku viņš šā vārā. Pasties kā, bet pasties cik liela. Asars, cik divreiz garāks, jā? Jā. Labi paņēmis. Man jau ir 4 sugas. Šitā, man liekas, neskaitās. Kā neskaitās? Kur par izspēlēm uz stāvošu arī var ķert, re? Dings. Tūlīt kratīs. Opā. Šis izskatās pēc asara. Un ir. Reigādās arī pa kādam niknākam višķiņ, jā. Pat 200 grami. Tas dusmīgs sabozies ir. Jauns uļos, pūras gaisā. Dusmīgs, kāpēc man noķeri? Tā mums ir. Šodien no viņiem. Ko tu vari izspēli? Es gan stāvošu, bet principā
ko es visu laiku baroju mocelīti. Visu laiku par 10, 12 mocelīšiem piemērt, ka visu laiku tāds taps mocelīši iet lejā. Un tāpēc es ļoti daudz, kad laižu lejā mormičku, es sāku jau no augšas. Es sāku no augšas, jo viņš jau ir tā kā ar skatienu pavērties uz augšu, ķer to mocelīti. Un tad to mormičku ņer viņam, smuki mutē jau. Lejā krītot. Jā, lejā krītot sāk spēli jau līdz lejai, un tad atkal uz augšu, ja viņš nepaņem jau lejā ejošo. Es atkal šādi. Tādā savā ritmā, bez kaut kādām pauzēm. Un uz augšu. Gaidām, ka sardziņš iesalst. Iestiegi. Bet, tā diezgan asi. Un šī ir ķīša izspēle, laikam, šoreiz, ja? Kas mums tur, jā. Bet uz tādu trekni, resni, ķert. Ir klāt, kungi. Ir klāt, mazie. Par tādām porcijām, ne? Jā, tad asars. Jā. Ķīs. Asars ķīs. Pilnīgi. Viņi nedzenā viens otru, viņiem patīk laikam kaut kā. Ir uz viņiem jābrauc speciāli un bišķi jāsagatavojās tai lietai. Raudingam. Spīderītī. Kas te notiek? Jans arī teica, ka ir atsevišķi asari tādi riktīgi sportiskie. Jā, es saku, šitais arī. Tev liekas 200 izaugs, viņš kaut kāds 250. Nē, es pārliecināts, ka ir liels, bet spirinās ir labi. Šis bišķi rupjāks. Tas ir 200 stabili pāri. Šis jau ir glītulītis. Bet jā, daži tādi, kas tādi sportiskie, skrienošie, atraktīvie. Reku Kristaps un Jākaps. Arī kaut ko ir sakasījuši. Daži smuki. Šitāds te. Kimlak. Tas jau ir kimlaks jau, ne? Principā. Kimlaka bērni. Mini kimlak. Topošais. Kimlaks juniors. Kristaps aizgāja arī uz igauņu tēmu, vai ne? Es paprovēju. Vienu noķēru. Jā? Es visu dienu igauņu tēmā. Man tāds čujs, ka viņi labi strādā tieši tur, kur tu sākumā, kur viņi tu vari ielaist, savākt un pēc tam darboties ar mormeni. Jā. Tīri savākt. Būtu interesanti šito pamēģināt, kad sasars tiešām agresīvs. Jā, tad droši vien Tās varētu būt labāk. Šitas pat ir vēl... Jo ātri var darboties. Šis Latvijā jāiztestē. Labi? Tagad klusums. Jā, pilnīgi. Jums ķīši netraucē dzīvi? Ik pa laikam. Man pat uz šitās sistēmas sāk ķīši ķerties. Vārīsim zupu no ķīšiem. Ķīšu zupa, jā. Bet viņi te nav daudz, jā. Vēdzelēm būs. Man, ja jums vajag vēdzelēm, man tur ir kādi, nezinu. Tev raudiņas ir, es dzirdēju. Vairs nav. Kur tu liki? Slaidā vaļā. Noķeriet, paņem vienu. Vajadzēja, ja? Salatā. Labi esmu. Stāv viena maisā. Ne laba, bet vismaz dažādībai. Bet cik jums tās raudas bija, kur tādas? Jā, lielākā nebija liels. Nebija peipus raudas. Nebija peipus. Latvijas rauda. Apvaicāsimies cilvēkam teltī. Kā tad viņam šodien ir gājis? Cilvēks saka telti. Cilvēks telts. Arī kaut ko sakasīs. Mazos laidāt pakaļ. Nenormāli daudz. Bija mazie? Šitādi te es to daļu tādus paņēmu. Šitādi jau ir mazie. Tādas kauns vest mājās, bet lai nebūtu tā, ka tukšs maisiņš, tad jāpaņem. Masai, ja? Masai. Bet man liekas, mums šodien šajā reizē viss izdevās pēc plāna. Jo mums bija plāns braukt uz Peipus, ķert ar blitku, parādīt ar dzelzi, kā tas viss notiek. Puse plāna izdevās, mēs atbraucām uz Peipus. Neslikt, 50% no plāna. 30%. Par vēzumu, opa, ai, pazudiem. Uz Rogobām ir tāds liels reklāmas banners, Jāger.
Mazs klāt. Un laikam sarunāšu kaut kādu Jāgera reklāmas mašīnu. Ka tur būs daudz tie Jāgeri. Kaut kas jau ir. Kaut ko noķerā? Pat grib auklu paņemt. Kā tāds maziņš? Jā, bet Viņa saka, viens otrs ir ritīgi tāds, tā kā žiperīgi. Tā, šis tāds peipus caur mormiškas prizmu. Kaut ko sakasīt var. Man daļiņa Edgaram bišķi labāk gāja. Bet šī ir man te ar noķeršana. makšķerēšanu ar darbu. Tev arī izmēriņš bišķi tāda rekur smuks asers. Kas smāk tam nāk? Kā sakas? Jā, meistars. Kāds 5 kilogrami? Jā. Vot, Pietiekoši, pilnīgi pietiekoši. ja gribās pacapēt ar komfortu, ar telti, silti, praktiski gandrīz jebkuros laikapstākļos var braukt šitādā formātā un ķert. Līdz vajag motila rezervīti. Motils jāņem, Tu jā, šitā. pabaroji, Mēs esam ja? tuvu no krasta, mēs esam 2 kilometri, tālāk, mēs te nav dziļums, jau 6 metri. Plāns jau bija, mēs visam blitkām brauksim uz 14 kilometru, bet arī, kur vedējs mums saka, ļoti daudz zivu, bet maziņa. Tālumā, jā. Jā, uz Baigās, blitku var ķert, bet ir stipri mazāk kā šeit. jā. Arī tāda pieredze ir pieredze. Tāpēc mums te ir sakasījis. Kaut kas ir. Ķīšu svēdzelēm. Zupai. Zupai. Būs zupa? Gribētu kādreiz paprovēt. Es neesmu tīšu zupu taisījis. Tev Bet it kā gribas garšīgākā pamēģināt? zupa sanāk no tīšām. Edgars teica, ka tur tieši tie puņķi esot baigais noslēpums, ka viņas nedrīkst mazgāt, ka tie tot garšu dod. Kā tev šodien? Labākā vakar. Sliktāk kā rīt. Jā, vai ne? Nē, zin kā, šodien vismaz skaists. Sēdi vienā aliņģī un ķer. Nevis tā kā vakar staigā, kaut ko meklē. Savi 3 kilogrami ir, varbūt tās 4. Bet grūti. Šitas nav peipus. Šis nav Asars tas aplipis peipus, ar- jā. Jā, viss bija, ja? Dēlēm. Jā. Jā. Braucam mājās. Viss? Jā. Jākrāj telts kopā. Jā. Brauksim uz siltumiņu, jā. Siltajām zemēm. Neesmu pareģis, bet pieļauju, ka kādam gribēsies aizrādīt par eholotas lietošanu, kas šobrīd ir diezgan populāri, paheitot par tādām lietām. Bet es varu droši sirdi pateikt, ka šajā dienā viņi vispār nepalīdzēja noķert nevienu zivi. Ne mēs viņu izmantojām kā meklēšanas ierīci, ja? Izurbām 2 caurumus no rīta, nolikām tur telti un tur arī ķērām. Ne arī kaut kādā veidā tur, teiksim, pašā ķeršanas procesā tas nepalīdz. Jā, ir interesanti ieskatīties, paskatīties, ko tur multinīts rāda, bet tas arī viss tā kā... Ja jums ir mazs kaut kāds eholots, praktiski ģīperi, jā, paņemiet līdzi, tas var palīdzēt. Bet šeit, peipusā, principā, es uzskatu, ka ir urpšanas un makšķerēšanas jautājums. Jo asars pienāk, viņš staigā bariņiem, jūs varat, principā, šādā te mormiškas variantā visu dienu tādā teltī arī pavadīt. Tāpēc tās telts ir laba lieta, ka tā tiešām it kā asara cope tāda aktīva lieta, bet mierīgi var nosēdēt visu dienu vienā punktā un salasīt savu asarīti. Tāda nedaudz savādāks peipus šodien mums izvērtās. Bet man ir tāda sajūta, ka es atbraukšu uz atkārtojumu. Sapazināmies ar foršiem igauņu kolēģiem, viņi te ir diezgan bieži un sakārdināja mūs ar to tālu tur. Uz to asari, kurš dzīvo tur. Un viņš ir ķerams ar blitkām, jo to sitienu, ko asars iedod caur blitku vai caur balansieru, tomēr uz sardziņu nesajūtīs. Savs kaifs ir katrā no tiem, bet nākošais gribās sajust tos buļk un liftēt augšā.
Paldies visiem, kas noskatījās. Ja patika, ja nepatika, uzrakstiet komentārās, kāpēc nepatika. Un tiekamies pie ūdeņiem. Čau!